Taiga, kā tas viss sākās pirms tiem 20 gadiem? Nu, tas bija tā. Jaunība, jauna brīva neprecētā, maksimālisms, daudz seksuālas enerģijas. Un domāju, nu ko varētu pamušīt? Bērni ir, jaunieši ir, nu ķeramies pie vidējās paudzes. Tu dejo jau Vidiniekos 13. sezonu. Kā tu domā, cik ilgi tu vēl izturēsi? Cik ilgi izturēšu, varētu būt 2 kritēriji. Pirmkārt, vajadzētu tikt ar godu prom no šejienes. Un otrs kritērijs varētu būt, teiksim, tāds mērs, varētu būt manas deju kurpes. Tad, kad es atnācu uz šo kolektīvu, es nopirku jaunas dejošanas kurpes un nolēmu. Tad, kad viņas būs saplīsušas, es iešu prom, viņas vēl nav saplīsušas. Kolektīvs pietur. Katru otrdienas vakaru. Un ceturtdienas arī. Principā tas, man liekas, ir diagnoze. Dejošana ir diagnoze. Nekas vairāk. Dejošana tas ir dzīvesveids, jo viss man dzīve tam tiek pakārtot. Vai tava ikdiena ir iedomājama bez vidiniekiem? Vispār jau vairs ne otrdienas, ceturtdienas ir tās dienas, kad ir vidinieku sanākšana, dejas mēģinājums un kārtīga izsvīšana. Dari otrdienas un ceturtdienas vakaros? Tikai smaidu. To nevar teikt. Sieva uzzinās, arī gribēs. Tas ir prieks, tā ir brīve, tā ir sevis izzināšana, apzināšanās. Tā ir saistība ar latviešu kultūru. Vai uzvalkot tautstērpu to pārņem patriotisks jūtas? Noteikti. Jā, jo ja manī nemodīsies patriotisks jūtas, es pēc tam no Taigas tā dabūšu. Vai dejā ir spēks? Jā, Taigā arī ir spēks. Kolektīvu vadītāji, kas piesaistīja ar savu īpašo dejas stilu. Man kaut kā ar Taigu tie fluīdi sapasēja, un tamdēļ man šeit patīk. Vidinieku vadītāja Taigai ir ļoti īpaša leksika. Kā viņi motivē tevi strādāt? Parasti to visu caur jokiem izsaka. Tāpēc mēs izstiepamies, iznesamies, savādāk jau nevar. Šoreiz izmantošu šo reizi sakrā ar jubileju un izmantošu šo gadījumu paklusēšu, ja tā teikt, viņai par prieku. Tu esi jaunpienācēja Vidiniekos. Kā tu esi jūtusies? Esmu jūtusies, manuprāt, ļoti lieliski, jo ir fantastiski kolēģi, lieliski dejotāji un izcili talantīgi vadītāji. Vai tu atminies, ko jūs pirmo reizi rādījāt skatītājiem ar Vidiniekiem? Droši vien, kad atmiņa mani viļ, ka vairāk neatceros, taču viens no spilgtākajiem bija uzvedums, pašaudzināts. Viņus visus kopā savāc? Nu, kā lai to saka? Avīzes, Padomijā bija avīzes bez maksas. Dzeržinska kultūras namā ziņa. Un tas ir viss, ne internet, ne mobilo jau nebija. Nu, un tad no cilvēks cilvēku. Tautas deja, tas ir emocijas, tas ir kustības, tas ir deju svētki gan Latvijā, gan sirdī. Un tas ir galu galā dzīvesveids. Tas man kļuvis ir par dzīvesveidu. Dažkārt izspriece, bet dažkārt darbs. Piemēram, deju svētkos tas ir smags darbs. Bet ikdienā? Ikdienā? Tā ir atslodze no ikdienas. Es domāju, ka drīzāk tā ir atkarība, jo kā jebkura cita atkarība, pozitīva vai negatīva, tad dejošana ir pozitīva atkarība. Tā ir, ja tu reiz esi saslims, no izārstēties no viņas ir ļoti grūti. Tās sajūtas, ka aiziet uz dziesmu svētkiem, deju svētkiem, tas ir spēks, kādu nevarēs no kāda ne 3D kino, ne no kāda teātra sasniegt. Kā tev šķiet, kurš ir visnozīmīgākais notikums dejotājiem? Mēģinājums. Grūtākais kādreiz atnākt uz mēģinājumu.
Bet kas ir tas prieks? Lielākais prieks atnākt uz mēģinājumu. Vai tev kādreiz ir pārsteidz topogrāfiskais stulbums uz skatuves? Jā. Kā tu tiec ar to galā? Netieku. Labi, ka ir partneris, kurš vienkārši izved tur, kur jāiet. Kad 3. reizi tiek dejot deju runu raksts, kā tu sevi motivē uz raitu soli? Mani motivē nākamais mēnesis, 6. maijā ir deju skate. Kā tev liekas, dejošana ir darbs, izpriece vai atpūta? Tas varētu būt darbs atpūšoties. Vai atpūšoties kā darbs? Arī tā varētu būt. Un kāds ir tagadējais tās darbs? Audzinam jaunos vidiniekus. Lai pēc gadiem 20 mums būtu jauna paudze. Vai arī šogad kaut ko līdzīgu piedāvās skatītājiem? Nē, līdzīgu noteikti ne. Es vairs neesmu tik jauna, tik brīva un tik neprecēta. Un man ir bērns. Tā kā tas būs korektāk, bet citās skaņās.